zelta brīnums. Nu, kaut kas... Jums ir zelta auto, zelta placī. Jā, zelta skrituļos. Zelta skrituļos. Šādi te varu samalot, bet laikam, ka šis ir otrais Latvijā reģistrētais Atlas, Volkswagen Atlas. Tas ir, kā mēs smējamies, tas ir Tiguans uz steroīdiem. Viņš ir uzkačājies. Jo principā viss salons iekšā ir tā kā Tiguanam. Viss tā kā panelis, viss. Tas ir ASV. Viņš ir atnācis no ASV, jā. 7 vietas viņam? 7 vietas lielai ģimenei, benzīnieks ar salīdzinoši mazu ceļa nodokli. Nieka 900 eiro. Nieka 900 eiro. Tātad. Kā tu jūties iekšā? Tā kā šitajā te, kas tas bija, tas lielais Dodge Rams, kurā sēdējām? Jā, kaut kas līdzīgs. Bet Dodge Ramam bija tā milzīgā vēl tā konsola, bet šeit viss tā kā... Jā, tur var principā par galdu var uzklāt Ramam. Jā, tur var svētu galdu nielast uzlikt. Bet šeit tas viss ir tāds Volkswagen miniatūrīgāks. Viņš ir bišķi lielāks par Amoraku. Nevis Amoraku, bet kas viņam ir? Tuaregu. Bišķi lielāks par Tuaregu, jā. Kur tik lielāks par Tuaregu? Viņš platumā ir 2 metri. Viņš ir 2 metri platumā. Bet viņam ir tā amerikāniskākais tas vibes, ka viņam ir tas lielais furniņš. Viņam ir ļoti forši interesants furniņš, jā. Viņam vēl tie beņķi laikam bīdās un regulējās. Tas nozīmē, ka aizmugurējiem tur ir pat ērti. Tu vari šito pavilkt, tu braukāt uz priekšu atpakaļ. Pēc tā kāds ir izmērs, tas nozīmē, ka aizmugurē vairs nav tikai, ka sēž maziņi bērniņi, kas tur knapi tiek iekšā. Te ir domāts par cilvēkiem, kas ēd burgerus. Jā. Ļoti, ļoti padomāts. Nevar teikt, ka mēs neēdam, bet... Un negaršo. Jā, bet šeit ir padomāts tiešām, lai arī viņiem ir ērti iekāpt un izkāpt. Jā, es šeit neesmu redzējis, ka aizmugurējās vietās var tur mainīt, sēdēt tik tuvu un ir. Taurānam, man liekas, Volkswagenam ir ierobežots šitik garu gājienu. Gājiens ir.